Русский язык родной для почти 40% жителей Латвии. Их права нарушают. Мы за русский язык. Нил Ушаков. Янис Урбанович. Центр согласия. Мы за официальный статус для русского языка. Bet varbūt tomēr ir pienācis laiks sākt diskusiju par divu valstu valodu ieviešanu. Nu, tā ir nevajadzīga diskusija. Ir tik daudz svarīgi jautājumi sociālā, ekonomiskā kataklizmā, kas mums vēl tikai priekšā. Tagad sākt runāt par humanitāriem jautājumiem, par valodu. Bet arī, kad mēs tiksim, es ceru, no šīs dišķibeles ārā, arī tad runāt un apspriest citu pieliktu pie latviešu kā valsts valodas statusa, es atsakos.